Liela sastrēgums, un tas viss dēļ mums pazudē bez jums. Ielas vidū mēs slēpjam mazoties savus skatienus. Manis nav, tevis nav šajā klusumā, tikai balts apmulsums esam pasākā. Armand, kāds ir sajūtas ir šobrīd, kad tu zini, ka tu esi iekļuvis konkursā Dziesmu kari? Šīs sajūtas nevar aprakstīt, jo es negaidīju to, ka es tiešām tikšu tik tālu. Es ar nepacietību gaidu 4. un 5. oktobru, kad es varēšu tiešām pie izciliem māksliniekiem visā Latvijā zināmiem, ne tikai Latvijā, bet arī daži pat no viņiem pasaulē zinām, kuri mani vērtēs, ir tāda neliels uztraukums par to, ko viņi par mani teiks, ko viņi domās, bet es domāju, ka viss būs labi. Čamda monetas, kam lai samaksā, lai tas nebeigtos, laiks, lai apstātos tavā skatienā. Man visi rati dzīvo ārzemēs, es šajā zemē viens kā pirks. Tik manas draudzenītes vāveres un kuņģa čūs mocīts ir. Man visi rati dzīvo ārzemēs, es šajā zemē viens kā pirks. Kur manas romantiskās vāveres un kuņģa sāpju mocīts ir. Visi kopā! Nu ko, un otrs konkursā Dziesmu kari atlases uzvarētājs no Saldus ir Valters. Kā jūties tagad, kad esi iekšā? Vēl joprojām jūtos pārsteigts. Es gribētu pateikt ļoti lielu paldies saviem draugiem un saviem atbalstītājiem, kas man vispār pierunāja pieteikties, jo pats tā kā individuāls nebija tam gatavs. Tā kā paldies! Kādas ir tavas ikdienas intereses, ar ko tu nodarbojies? Pats arī spēlēju nedēļas nogalēs balles pasākumos, tā kā ģitāru vairāk. Un dziedāšanu tik ļoti profesionāli nenodarbojos, bet šeit tāda, ka roka sanāk uzdziedāt. Man visi rati dzīvo ārzemēs, es šajā zemē viens kā pirks. Es rakstu žēla baimes vēstulēs, bet viņi mani sūta mācīties. Nu visi kopā! Saki jā, saki nē, tev jābūt manai draudzenei. Saki jā, saki nē, tev jābūt manai meitenei.